В этом году так получилось. Jā, žēl tev, ka neredzēsim finālos, neaizstāvēs savu titulu šogad. Nu, nekas. Mēģinājām, nu, kvalifikācijā, kas samits pasaules. Ko darīt? Veiksim nākamgad. Tur bija, jā, nu, ļoti daudz starpība bija. Jā. Tātad, nu, grūti bija. Nekas, viss kārtībā. Paldies. Nu, Rihard, kāds sajūtas tikt finālā? Ļoti labs. Pagājušo gadu beidzu kā 7. Šogad daudz labāks slinkums beidzu kā 2. pēc 23 spēlēm. Esmu ļoti apmierināts palaidot savu priekšu Artūru pēc šodienas. Kaut ko tādu es gaidīju. Tuvojas arī man Pēters ar Artemiju, bet man izdevās palikt tomēr 2. Un tos esmu ļoti apmierināts. Tagad priekšā pusfināls pret Vēteri. Nu, cerams, uz to labāko, protams. Visi top 4 spēlētāji ir ļoti, ļoti spēcīgi. Manuprāt, arī viņi ir pelnījuši uzvarēt, bet nu, uzvarēs tikai viens. Jā. Tāpēc nu, grūti spriest. Novēlēšu visiem veiksmi, kas ir maniem top 4. Meitenēm veiksmi, protams, un arī B grupā, jo man liekas spēlētāji, un es gribu, lai mums Latvijā līmenis augtu un ejam uz to. Tā kā visiem veiksmi, jā, un turpinājumā pusfinālu. Paldies! Nu, mums tur gāja diezgan interesanti. Mēs centāmies, gan viens, gan otrs centāmies. Tik varējām, lai otrs uzvar. Mēs vairāk atbalstījām viens otru, kā domājam par savu. Jā. Un beigās Mārtiņš man pārspēja atbalstīšanu. Jā, tas bija jutīgāks piedzīvojums. Nu kādu pakaļ tad Arturs puiši gandrīz izvilka, bet neizvilka, kas viņam pietrūka, kad nesaprot. Nē, viņš ir. Jā. Kā trešais. Vairāk jautājums, kā Intam izdevās sabojāt visu ar savu uzsmīgu. Jā, jo tur taču tie bonusi stulbi. Tā. 11 cigli tā beigās nevar. Nē, tas bija kvalifikācijā, ne, bet pēc tam ir 60. Paskaties, ka Intam pietrūka. Elvijas Udo Dimpers. Knapi tiki B grupā, knapi tiki vispār uz pusfināliem B grupā. Ko es varu pateikt? Vajag jau tikai kvalificēties. Visa īstā cīņa, manuprāt, sāks tikai tagad. Jo, nu, top 4 ir. Tagad vienkārši pierāda sev 2 reizes. Kā bija vispār kopumā cīnīties ar šo sastāvu? Bija diezgan patīkami, jo bija labs pārsvars, kur nodrošinām kvalifikāciju. Un, tas nolikums paredz to, ka punktu skaitam līdzi, līdz ar to varēja bišķi brīvāk spēlēt. Un nekāds spriedzīts nebija, galvenais bija iekļūt top 4, jo tur jau pozīcija nav nekādas nozīmes. Nu, tik stipru 4-nieku neatceros, kad bija. Tur katram ir 25% uzvarēt iespēju. Ivar, kādas sajūtas tikt finālā? Nu, sajūtas labas. Protams, B fināls ir B fināls. Labāk jau gribējās īstajā finālā, bet nu, šī reize bija tā, ka kolēģi bija spēcīgāki par mani. Bet nu, B finālā tāpatās cīnījāmies, noturēja pirmo vietu, tāpat kā pēc kvalifikācijas bija B finālā labākais. Tā kā kopumā esmu gandarīts. Vēl tikai atliek nospēlēt vismaz 4 spēles un iegūt B fināla kausu. Vai tu labprātāk būtu bijis ticis A grupā? Ja es A grupā būtu ticis kā 8. es nezinu, vai es būtu ļoti gandarīts, jo es saprotu to, ka es tāpatās tur būtu tikai piespēlētājs, jo pa 4-nieku es vairs necīnītos, tā kā droši vien, ka B fināls šogad ir mana vieta, un es esmu nokļūst tur, kur bija jānokļūst. Labi, patiesi, paldies. Elvis Volkop. Prieks tev bija redzēt sacensībās, prieks, ka startēji un tik augstu finišēji. Pats kā jūties? Ļoti labi. Man ļoti patika. Bija kur pielikt. Kaut kur iedevu, kur nevajadzēja iedot. Bet šis bija labākais sniegums no manīm. Līdz ar to ideāli.